Esiet sveicināti! Mūsu podkāstā Būsim reāli. Ar jums kopā ir Elīna Bisteniece un Anita Priede. Un mūsu šīs dienas viesis. Dobrý deň. Kas ir mūsu viesis, jūs izrunāsiet pēc minūtes, bet par to cilvēkiem, kas ir ieslēguši pirmo reizi, mēs izstāstīsim, kas vispār ir podkāsts. Un podkāsts Būsim reāli ir? Podkāsts Būsim reāli ir podkāsts par visām tām lietām, kuras mēs parasti sev kautrējamies atzīt, bet kuras mēs pavisam noteikti sev darām. Un šodien mēs runāsim par panākumiem un kļūdām, vairāk skatoties kļūdu pusi. Jā, jo parasti viss intervijas tajā veidā, kā tev izdevās sasniegt lietas, bet mēs, ja mēs esam reāli, mēs nospriedām, ka visi cilvēki vienmēr failo, arī tie, kas ir sasnieguši, un tāpēc mēs gribam izpētīt vairāk šo pusi. Jā, un mūsu šodienas nosaukumais viesis ir Dāvs Andersons, ikdienā, kurš nodarbojas ar animāciju un plašākai sabiedrībai pazīstams kā animācijas seriāla Pēterdzīves veidotājs. Un šobrīd viņš ikdienā aizraujās ar veselīgu ēdienu blenderēšanu. Un riteņbraukšanu. Un dažādu dīvainu lietu filmēšanu. Es sveicinātu mūsu podkāstā Būsim reāli. Sveiki, paldies par uzaicināšanu. Jā. Paldies, ka piekrīt. Jā, tas mums ir liels gods. Pastāsti, ko tu dari tagad? Jā, kā? Ko es daru tagad? Jā. Es taisu animācijas dažādas, gan Pēterdzīvi, gan citas. Ļoti daudz dažādu projekti, bet īsumā taisu animācijas. Un filmēju video, kā jūs teicāt. Tātad viss tavu ikdienu ir saistīta ar video filmēšanu un animācijas taisīšanu. Nu jā, ikdienas darbi, viss, kas parasti ir, bet pārsvarā viss ir ar datoru un animāciju, jā. Tas izklausās pēc ļoti liela sapņu darba lielai Latvijas daļai. Jā. Un jā, tas ir ļoti lielisks stāsts, ko tas sasniedz, protams, un tagad uzreiz mēs virzīsimies uz sākumu. Jā, tieši tagad mēs virzīsimies. Mēs gribam dzirdēt par taviem failiem. Un tas mans pirmais jautājums bija par to, kā tu vispār sāki animāciju. Es zinu, ka tev ļoti interesants stāsts tīri par to pirmajiem animācijas video, kurus tu ieliki internetā no drošiem avotiem dzirdēju. Kā es sāku? Es sāku animāciju, jo es internetā biju skatījies, ir tāds Salad Fingers, tāds čalis, kurš taisa tādu, varbūt jūs esat dzirdējuši. Es pilnīgi noteikti no viņa iedvesmojos un sāku tikai viņa dēļ taisīt, jo es redzēju, ka viņš ir uztaisījis tās animācijas, un viņš ir spējis tā kā YouTube'ā viņas salikt, un es redzēju jau tad, ka viņš noteikti pelna no tā, un man likās, tas ir iespējams tādos mājas apstākļos izdarīt to. Un tāpēc es to sāku darīt, es biju kādā 11. vai 12. klasē. Pirms cik gadiem? Kad tas bija? Pirms 4 vai 5, laikam, jā. 17 man bija. 5. Jā, 5 droši vien. Un tad es sāku visu kaut ko, es nokačāju programmas datorā un sāku visu kaut ko zīmēt un mācīties un mēģināt taisīt un arī ik pa laikam likt kaut kur iekšā internetā. Sākumā es neliku ļoti ilgi neko. Jā. Bet tad es kaut kā sāku mazumiņus tādus likt iekšā internetā, kur neviens īsti neskatījās viņus YouTube'ā. Bet, es tā ar laiku sāku taisīt, likt viņus. Un tagad, kad tu atskaties, kā tev izskatās tie mazumiņi, kurus tu taisīji? Man ļoti žēl, ka man liekas, ka tie paši pirmie tiešām vairs nav. Viņi ir izdzēsti. Kaut gan es visu saglabāju, tie ir vienīgie, kas nav visu kopš. Kā viņi izskatās? Viņi ir tā kā, tur bija tādas īsas animācijas vispār. Ļoti sliktā kvalitātē un par neko. Es vienkārši sevi piespiedu ielikt viņus. Tīri tāpēc, ka es neko pirms tam neliku. Man vienmēr bija tā problēma jau pirms tam, ka es ilgi domāju, kas būs tur un gribu uzrakstīt tādu perfekto scenāriju, kas neizdodas vispār. Sākumā man nekādā gadījumā neapmierināja neviens no scenārijiem. Un es tad vienkārši sāku likt tādus maziņus iekšā. Tad, ja es saprotu pareizi, tad visu animāciju, ko tu esi veidojis, tu esi visu iemācījies pašmācības ceļā. Jā. Jā, man liekas, ka jā. Jebkurš jau pašmācības ceļā iemācās, pat ja viņš augstskolā tur iet, bet es nezinu. Latvijā vispār ir animācijas augstskolas? Vai skolas, vai kas? Man oficiāli datu nav. Jā. Man liekas, ka nav. Es, kad strādāju
vienkārši strādāju par dizaineru, kaut kad darba devējs teica, ka es varu aizmirst par to, ka animatori nāk no skolām ārā, neviens neko skolās neiemācās. Ka visu iemācās praktiski, un es pat nezinu, kāpēc cilvēki vēl domā, ka kaut ko skolās mācās tādu. Jā, un būtībā jau jebkas tiešām izņemot kaut kādu ārstu un juristu, kur tev iemāca vai arhitektu, tur gan labāk nebūtu mācīties pašmācības ceļā. Vispārējais jau ir tā tīra uz praksi. Kaut vai tagad jau daudz, tu arī studēji, tas bija gandrīz līdzīgi, jā. Kas gandrīz līdzīgi kā? Tas, ko tu studēji? Es studēju elektroniku, tas nebija vispār līdzīgi. Tas vispār nebija līdzīgi. Precīzi. Tātad man nākošais jautājums ir par to, tas nozīmē, man interesē, kurā brīdī no hobija, jo sākumā tas bija tikai hobijs, tas pārvērtās par darbu, ka tagad tā ikdiena ir, ka tu visu dienu pavadi pie datora taisot animāciju un video. Kurā brīdī tas pārvērtās, tas bija, es teiktu, pirms pusotra gada kaut kur, jo Pētera dzīve, kad parādījās, tad kad es uztaisīju pirms Pētera dzīves, tur bija kaut kāda video, kas palika populāri, bet, kad Pētera dzīve parādījās, tad es uzreiz bija tā sajūta, es esmu kaut ko uztaisījis tādu, kas ir populārs. Bet es diezgan ilgi vēl no tā nevarēju nopelnīt, vismaz kaut kādu pusotru gadu, man liekas, varbūt pat 2. Jo YouTube'ā tur tā nauda ļoti maza ir, manuprāt, no viņas izdzīvot nevar. Un jā, tas bija pirms kādu pusotru gadu. Un tad vienkārši tas darbs pārvērtās, ja tev sākās jauni projekti saistībā ar animāciju. Jā, tur bija tā, ka es vienkārši Es kaut kā sāku netieši ar animāciju, bet ar dizainu. Es sāku taisīt kaut kādus logo. Bija viena tāda baigi forša mājaslapa, kurā tu varēji vienkārši logo taisīt. Tā kā pa brīvu, bet, ja tu uzvarēji konkursā, tādos konkursos sūtīt uz logo. Un tas vienu vinēju, tas bija pa $200. $200, un es biju ļoti laimīgs. To visu es jautāju, tāpēc, lai mēs saprastu to, kur tu esi tagad, no kurienes tu esi nācis, lai būtu interesanti zināt, kāpēc ir svarīgi turpināt, pat ja tu vai kāds cits ir failojis. Jā, un kas tev bija tas, kas tev lika failot? Un tev bija interesants stāsts par to, kā tu ieliki savu pirmo animāciju, un tad negribu teikt priekšā. Es neatceros tiešām, par kuru stāstu tu runā šobrīd. Par to, ka tu izņem viņu ārā. Tā nav pirmā, tu neesi klausīsies, ko es tev stāstu. Ne pirmā reize. Būsim reāli, jā. Tas bija vienkārši, tas, par ko tu runā, ir tāds, ka Man sākumā bija YouTube kanāls, man viens YouTube kanāls vienmēr bijis, un paši pirmie video, kurus es tur liku, bija tie melnbaltie, nesaprotamie, īsti neinteresantie video, kuros kaut kas tur mainās, kaut kas notiek, kaut kādas sejas, kaut kas, bet viņi tā ātri pazūd, tur 10-15 sekundi. Neviens viņus neskatījās pilnīgi, un tad es viņus žēl, bet es viņus izdzēsu visus. Bet es viņus izdzēsu tad, kad es uztaisīju pats pirmais, bija tas Bērziņa video, kurā bija tas huļi bļoda netīra, tas čalis, un es vienkārši sataisīju viņu kopā, ka tur Bērziņš nāk, un tad viņš tam Bērziņam ar to bļodu iemet. Un to ielika Delfos vai kur tur, un tad es uzreiz domāju, baigi forši, un viņš palika tāds redzēts. Tad bija laikam vēl kādi 2, nē, pats pirmais bija vispār Bērsis, kur arī bija Bērziņš, bet tur bija Bērsis, un kur to Bērziņu nozāģēja. Tas bija pats pirmais video. Un pēc tam vēlāk bija Pētera dzīve, pāris sērijas, kaut kādas 6, un tad ir tas, par ko tu stāstīji, ka es uztaisīju vienkārši Latvijas himnu, tādu kā 8 bitu skaņās, kas izklausās kā datorspēles scenās. Tāds, Latvijas himna tādā tā kā ļoti sliktā kvalitātē, varētu kaut kā tā teikt. Un es ieliku arī spokos, tāpat kā Pētera dzīve, jo spokos es visu liku Spoku LV. Un tur bija sliktas, jo man līdz šim bija, no spokiem visi video bija ļoti labi bija cilvēki teikuši super labi, tur malācis labi. Un tā attiecība bija kaut kāda 100-1 negatīvajiem pret pozitīvajiem. Un es biju pieredzis jau pie tā, ka ir tik forši, un tad bija tā, ka bija pusi uz pusi. Pusi baigi teica, ka baigais sūds tas video, tas ar to Latvijas himnu. Ne video, tā bija vienkārši muzika, tur fonā bija Latvijas karogs. Un pusi teica, ka ir okei. Un es šausmīgi tā kā nobiju, man uzreiz bija tāds šoks, ka kā var teikt, ka tik sūdīgi ir, un es tā padomāju man liekas, vienu vakaru tā paklausījos tos komentārus, un tad es izņēmu ārā to video, jo man kaut kā likās, es nezinu, es vienkārši nobijos no tiem komentāriem, tas nožēlojumi diezgan ir, jo es tagad atceros, tas nebija nekas slikts, bija cilvēki, kas teica, tā ir vienkārši interpretācija himnas.
Un bija cilvēki, kas teica, ka tā ir kaut kāda himnas pazemošana vai kaut kas tam līdzīgs, kas man liekas pilnīgi nepareizi. Un tāpēc man nevajadzēja ņemt viņu ārā. Bet tu salūzi, pēc būtības. Jā, es vienkārši salūzu tādam, tiem negatīviem cilvēkiem. Bet tam tur bija puses, tur pat nevajadzēja salūzt. Jā. Un tad tādā vispārīgā kontekstā, kas ir tas, ko tu uzskati par feilu? Laikam jau klasiski, es nezinu, varētu teikt, ka tas ir kā tad, kad tu kaut ko uztaisi un nevienam tas nepatīk. Bet, kā citādāk teikt, droši vien tas arī tas ir. Ja tāds reāls, tāds fails, būsim reāli fails, tad tas ir nobīties un nedarīt vispār. Tā kā neturpināt vispār, pēc kaut kāds kļūdas. Nē, vispār, arī, nesākt, ja? Tas ir arī sūdīgi, neturpināt, Tas ir noteikti. Varbūt tev ir arī kaut kādi konkrēti piemēri, kurus tu vari pastāstīt, kādi tev ir bijuši faili lielākie, kurus tu atceries? Jā, man viens variants bija tāds, ka arī es kaut kā biju guvis tādu kaut kādu sajūtu, ka vajag mēģināt, vajag obligāti darīt, un tas nav fails, bet tas pārvērtās failā tieši tā darīšana, ka vajag obligāti mēģināt, un viss izdosies, viss būs forši, un es biju tā kā saņēmies, un es domāju, es gribētu strādāt, ko es gribētu darīt, es gribētu strādāt par animatoru kādā firmā, un es domāju, bite droši vien, jo es biju redzējis, ka viņiem ir tie melnbaltie tādi, kur viņi zīmēja tās reklāmas, kuras man likās, es to varētu mierīgi. Un kā tas bija? Es neatceros, kaut kad starp pirms 5 un pirms 2. Starp pirms 3 un pirms 5 kaut kur, teiksim, pirms 4 gadiem. Jā. Un ko es darīju, es uzzīmēju tādu mazu video, kurā animāciju arī melnbaltu, kurā cilvēciņš uzzīmē tā kā citu cilvēciņu uz mākslinieku tā audumu, kā sauc to uzkast? Molberta? Jā, labi. Tā nav, jā. Un tad tas cilvēciņš atdzīvojas un tā kā aizskrien. Kaut kas tāds notiek, kur parādīts vienkārši tas, ka es esmu tas, kurš zīmē tās animācijas, un es to māku, un es tur biju pievienojis tekstu, laikam toreiz, labdien, es esmu animāta, man sauc Dāvis, un es gribētu strādāt pie jums. Un es biju tā kā saņēmies un baigi forši, es domāju, es sev ticu, kad tagad es atceros, es neko sev neticēju, es vienkārši to darīju un sevi spiedu darīt, domājot, ka es ticu. Bet, es izdarīju un es aizsūtīju bitei, un viņi atbildēja, paldies, super par īsfilmiņu, skaisti, nosūtījām savai nodaļai attiecīgai. Izklausās pēc atšūšanas. Un nebija, nebija atbildes. Un par to es kaut kā aizmirsu, bet, es to atceros, un tas bija tāds, tas īstenībā tāds stāsts, kurš tu it kā darīji, bet tev nesanāca vienkārši, nav īsti iemesla, vienkārši nebija viņiem biznesa vajadzības, tas, to. Jā, ir vajadzīgs, nezinu. Koncepts? Normālāk, jā, kaut kā loģiskāk, jo, protams, ka viņi nepieņems droši vien cilvēku tādu random no malas. Bet, tāds vienkārši detaļās ieejot tas tāds. Šis ļoti labs stāsts. Jā. Varbūt ir vēl kāds? Man visādi stāsti ir bijuši, es jau, viens vēl bija tāds, ko es arī izdarīju, es nošpikoju joku vienkārši no viena tāda komiķa, un es tagad atceros, kā es varēju domāt, ka tā nav špikošana, kā es varēju to pieļaut, jo es vienmēr esmu bijis tāds ļoti, ka tev jābūt pašam oriģinālam un tā, un es tagad atceros, bija tāds komiķis Jimmy's Cars, no britu komiķis tāds ļoti smieklīgs, tāds rupšs. Un viņam bija vienkārši tāds prasts joks ļoti, kurš skan tā, kāpēc lauva apmaldījās džungļos. Un tad viņš gaida un visu tā, kāpēc? Un viņš saka, tāpēc, ka džungļi ir lieli. Un daži smējās, daži nesmējās, man tas likās ļoti smieklīgi, man tas tajā laikā likās, tāds oriģināls joks ļoti. Es vienkārši paņēmu viņu, ieliku video, tādā teksta formā, vienkārši viņš parādās un tur pienāk cilvēciņš un pajautā to, un otrs saka nezinu, un tad viņš atbild, un tas video beidzas. Un viņš ir garlaicīgs, tur nav vizuāli nekas labs, tur no mākslinieckās puses nekas labs nav, tur vispār nekas nav, tur nošpikots joks un ielikts. Un es biju sevi tā kā arī spiedis un motivējis uz to, ka ir jābūt pašam pa sevi, un tu nedrīkst domāt, ko pārējie domā. Un tev ir jāliek iekšā tas, kas tev patīk, un ir jāaizmirst viss. Visiem riebās tas video, neviens viņu neskatījās, tie, kas skatījās, dislaikoja, un vēl pagalmā tajā laikā, kad es dzīvoju Ķengaragā. Es tiešām neatceros nevienu, kuram viņš patika. Jo viņš nebija, tur tajā laikā Pētera dzīve, man liekas, vēl nebija, un tur manam kanālam nebija sekotāji vispār. Un man vēl pagalmā viens čels teica,
Tas video ir sūdīgs. Tā kā viņš nav smieklīgs. Un es zinu, ka es pie sevis zināju, ka viņš nav smieklīgs. Un es tā tēlojot, tā kā viņam teicu, bet tas jau vienalga, viņš nav smieklīgs. Galvenais, ka man viņš patīk. Un tas čels, viņš neko neatbildēja. Un es padomāju, cik es biju vissliktākais, visstulbākais idiots pasaulē. Jo loģiski, ja nevienam viņš pirmkārt nav smieklīgs. Bet es biju sev iestāstījis to, ka nevajag domāt par auditoriju kaut kā, vai es nezinu, kas ir kaut kādas muļķības. Tagad man tā liekas. Un es biju uztaisījis tādu, un neviens neskatījās, un nekas nenotika. Un es varēju laimīgs sēdēt ar to, ka man patīk. Tad, ja kļūdas parasti noved labākajā gadījumā pie tās mācības, ja kur tu kūsti, tad no šīs iemācījies, ka tomēr jādomā par auditoriju, jābūt no sevis, jāliek tas materiāls. Daļai no viņas, jā. Tā var teikt. Tas nebija tāds baigais pagrieziena punkts, jo es ilgi nesaprotu, ka tas bija to. Es to video, es arī kauns tā atzīt un stulbi, bet es lielāko daļu video, kas bija pirms tam, es vienkārši ņēmu ārā, jo viņi bija sūdīgi bijuši. Neviens viņus neskatījās, un viņi bija slikti, un es viņus pamazām izņēmu vienkārši. Un kaut kā tās pēterdzīves viņus aizstāja. Un tad sanāk, ka tagad tu domāji, ka tā kā tikko teici, ka ir svarīgi, ka auditorijai patīk, un tagad taisnētardzību tur arī tagad uz nākotni es esmu iedvesmojies vairāk uz to tiešām skatīties kā uz īstu biznesu, kurā tu reāli kaut ko dod, kas cilvēkiem vienkārši domāt par to, kas cilvēkiem patīk. Jo agrāk kaut kā es baigi bijusi iestāties sev, ka vajag būt baigi pašam par sevi. Un es to nemaz nedarīju. Es tomēr visu laiku sekoju līdz tam, kas notiek pasaulē, kas patīk, savienoju lietas, kas patīk, un tad dod, vairāk domāt par to, ka tomēr cilvēks skatās un nebūt egoistam. Jā, tā ir interesanta lieta, kas man pašai vispār par mākslu kā tādu liekas, ka ir ļoti daudz mākslinieki, tīri gleznotāji, ar kuriem man ir bijušas pieredze, kuri saka, ka mākslu jau visi nesaprot, ka tā ir man un mani nekurš katrs saprot, bet tu esi mākslinieks, tu strādā cilvēkiem, kāds tā var teikt? Kur ir tā motivācija, kāpēc tu publicē? Kāpēc tu netur savā garāžā? Tas ir pats galvenais, vai datorā? Tas vispār, tas, ka cilvēks man vienalga, ko par mani domā. Bet tu nebūtu to frāzi teicis, nemaz, ja tev būtu vienalga. Tas ir tāds vislielākais, tāds loģiskais, tiešām nelikt vienkārši YouTube iekšā. Vai vienalga, tagad jau YouTube stošana mirst. Žils. Likt savus grafiti. Īstenībā grafiti ir ļoti labs pierādījums tam, ka man vienalga, ko citi par mani domā, un tāpēc es uzrakstīšu savu vārdu uz ielas. Bet no vienas puses neviens nezina, ka viņi to izdarīja, vai ne? Jo pat ja viņi neuzraksta savu vārdu, ja viņi uzraksta... Tagu, man liekas, tie tagi. Es atceros, bija agrāk tās grupas, kaut kāda grupējuma bija FA vai kaut kas... FA, jā. Tas dezodorants vienkārši taisa savu marketinga kampaņu. Tā būtu ļoti oriģināla marketinga kampaņa. Tīpaši tas vēl būtu ar fāzīm, smērēts. Tu īstenībā arī vairākas reizes esi pamēģinājis stand-upu. Jā. Un kā bija ar fēlēšanu tur? Ja tā ir jauna spēja. Tur kaut kā citādā grūti, es neesmu vēl izdomājis, kā to savienot, bet tur tie feilošana ir tāda īpaši spēcīga. Jo tu tā kā reāli, tas ir pavisam citādi. Ielikt internetā un tas, ka kādam nepatīk, tas vēl tā, bet dzīvē tas ir milzīgs tāds trieciens, bet tu pilnīgi noteikti iznāc tāds daudz stiprāks ārā. Jo no vienas puses tas ir milzīgs trieciens, no otras puses tu pats tu redzi, ka tu nenomiri. Katrs to, man liekas, pilnīgi visi to saka, tie, kas kaut ko ir izdarījuši, stand-up ir īpaši izmēģinājuši. Bet man tagad ir atkal bail, iet vēlreiz. Ja es tur kaut kādas 5 vai cik 4 reizes biju, un tad es jau biju pazaudējis, tās kaut kā bailes bija maz, un tad bija tā, ka pirmo reizi bija vislabāk, otro reizi sūdīgāk, un pēdējā bija vissliktākā. Un tad es vienkārši negāju vairs. Tas bija tāds slikts, tāds stāsts, nevis slikts, bet viņš ir tāds nofēlots reāls stāsts, tāpēc, ka es nobijos, nesanāca un nedarīju. Kaut gan vajadzētu. Un tad mēs varēsim tevi redzēt kaut kur drīzumā? Es nezinu. Stand-up izstādes. Es jau no vienas puses varbūt domāju, ka jā, ka varbūt
Varbūt mana enerģija vairāk iet tādās animācijās. Varbūt nē. Nezinu, varbūt. Jāskatās. Tad, kad tu failē, kas bija tas, kāpēc tās reizes bija sliktākas, jā? Es nezinu tiešām. Man ir bail domāt, ka ļoti bieži improvizācijā un stand-upā ir tā, ka cilvēks smejas par to, cik neveikls tu esi un cik tu esi ļoti nobijies un kaut ko tādu. Un es domāju, ka pilnīgi noteikti pirmajās reizēs par mani par to smējās, un es nedomāju arī, ka pārējās reizēs man tas pazuda, bet varbūt kaut kā pierada pie tā, ka es tāds esmu apnika un apriebās un likās, kas tur smieklīgs, viņš vienkārši ir nobijies idiots, varbūt tā bija vienkārši. Jā, es par to aizdomājos dažreiz, ka improvizācijā tā ir, ka tiešām tu smeji. Un kāda ir tā attiecība ar to, ka tev pazūd tavas bailes, tu kļūsti, drosmīgāks, līdz ar to mazāk smieklīgs. Kaut gan no otras puses arī vēl smieklīgāks, jo drosmīgs arī ir smieklīgs. Tāpēc, ka cilvēki tādos neveikos brīžos daudz vairāk atpazīst sevi. Varbūt. Bet tā ir tikai tāda. Vēl jau ir arī tas pārsteigums, ka, tā kā tu saki, cilvēki pierada, tad, vajag to pārsteigumu. Bija pāris reizes bijis tā, ka es jau stāstīju joku, un kāds šito te jau stāstīju pagājušreiz. un tur ir tā, ka ir, tur bija regulāri tie open mic, tas bija Bāliņam. Jā. Tas bija ļoti forša lieta. Nē, Kaļķu vārtos. Aha. Vēl projām ir, un jā, vajag aiziet. Tur var aiziet vienkārši izmēģināt visu kaut ko, un tur, jā. Varbūt šitā ir laba tehnika pirms kaut kādiem eksāmeniem vai pirms kaut kā, kas tev ir ļoti bail. Un tu aizēji iepriekšējā vakarā pie Bāliņa un parunā joks stand-upā, un tad tu saproti, ja tu šito izdzīvoji, tad tu jebko vari izdarīt. Jo tur dažreiz bija tādi cilvēki, kas atnāca, un kā man patīk teikt, ka viņi tīrajā norunāja, kas nozīmē tā, ka neviens nepasmējās vispār. Neviens nenoķiķināja vispār neko. Un bija tādi cilvēki, vai 2 vai 3 reizes bija redzējis tādus uzstāšanās. 5 minūtes runā, neviens nesmējās. Un tad tu redzi tas sviedrus uz pieres. Jā, bet galvenais, bet tu pēc tam redzi, ka viņš dzīvs, viņš iet, viņam viss kārtībā. Tas īstenībā ir tāds brīdis, ka tu esi viss ievainojamākais, tad, kad tu esi skatos un vēl mēģini sasmīdināt. Jo smiekli vispār ir tāds termins, ļoti, ļoti diskutējums, jo katram ir tā savu humoru izjūta, un tāpēc arī ļoti bieži cilvēki, arī es, visticamāk, agrāk likās, ka esmu ļoti smieklīgi, tāpēc, ka draugi ļoti smējās par mani. Draugi bija people pleaser. Un, vai ģimene tā kā, tu jau esi komiķi, tā kā, man, jaunākā meita, tu dari lietas, ko dara maz bērni, tāpēc tas smieklīgi. Un tad, kad tu aizēji pie 6 cilvēkiem, kuri vēl ir jau skeptiski noskaņot, jo, mēs zinām visu tos, ka Latvijā nav smieklīgs humors, un tu esi pirmo reizi, ko tu vispār te iedomājies. Un tad, tā kā, tu vēl esi saņēmies atnākt, un tad tu runā tos joks, un ja vēl neviens nesmējās, tā kā tev liekas, ka tu esi izlicis visu sevi no to īsto, kas tev liekas, kā ir, un izrādās, ka citiem tā nav, un ka citiem tas neliekas tāpat kā tev, ka tas būtu smieklīgi. Bet tas nav tā, ka kad jūs esat uz tās skatos, jūs esat pilnīgi atkarīgi no tiem skatītājiem. Tā, pilnīgi atkarīgi no tā, vai viņiem labs garstāvoklis, vai viņi smiesies, vai viņi nesmiesies. Tas par labu garstāvoklis tieši gribēju teikt, jā, ka nesmiesies, ja būs sūdīgs garstāvoklis. Vai varbūt, ja tu esi izcils komiķis, tu tiešām vari. Tas ir tas, ko komiķis dod, tas viņam pakalpojums, ko viņš sniedz, viņš tevi paceļ uz augšu. Arī tad tas jāredz kā biznesa. Bet tas ir skaidri, bet tas ir skaidri redzams, ka, piemēram, arī pats, ka vienkārši tu dzīvo, tad, kad tu esi priecīgs, tev papildus liekas smieklīgas lietas, tas tā pilnīgi ir. Ja tu esi priecīgs, pasties kaut kāds video, kur kaķi kaut kāda internetā ir, baigi smieklīgi, bet tad, kad tu esi dusmīgs, tad tev liekas, ka, es slēgšu ārā. Un tad, kad tu tiešām sāki un kad tu saki, ka tās animācijas bija sliktā kvalitāte un tā, kas bija tas, kas tev lika turpināt par spītam, kad tu taisīji, tad īsti nebija nekāda rezultāta? Man bija tā, ka es negribēju strādāt parastu darbu jau sen. Vienkārši es jau sen, man bija tā doma, ka ir obligāti jādara kaut kas, kur es varēšu, vai kaut kāda mājaslapa, vai kaut kas, kur es varēšu no tām animācijām pelnīt. Un man nebija īsti cits izvēles, es vienkārši sēdēju un taisīju,
Jo, ko es citu varēju darīt? Es varēju vienkārši vai domāt, nesanāks un iet strādāt nezinu ko, vai arī vienkārši taisīt. Man ļoti kaut kādā brīdī, neatceros, kur es kaut ko uzzināju, bet man ļoti iepatikās tā doma, ka cilvēks visu mūžu mēģina, bet viņam nesanāk. Kaut kur varbūt bija tā kāds stāsts par to, vai kas, ka cilvēks visu laiku mēģina, bet viņam nevienu reizi nekas nesanāk. Bet viņš visu mūžu mēģina, man tas likās pat vēl krūtāk nekā tie, kam sanāk. Un tas man ļoti iesēdās prātā, ka es sāku ļoti cienīt sevī to tēlu, nevis sevī, bet vispār tādu tēlu, visis, ko iedomāto, kurš visu laiku mēģina. Tas man liekas ļoti, ļoti... Ir kaut kādi bīstamie brīži, vai tu esi ievērojis tos bīstamos brīžus, kad tā motivācija pazūd? Ka es jūtu, ka nesanāks, ka tā, piemēram, Petra dzīves gadījumā, ka sērija būs sūdīga, ka es to jūtu. Vai arī, ka es jūtu, ka vienkārši es negribu taisīt? Varbūt pat, kad tu no sevīm jūti, ka tu negribi taisīt. Es grūti pateikt. Protams, tādi brīži ir. Visu laiku viņi... Būsim reāli. Pēdējā reize bija vakar. Jo, ja viņi nebūtu, tad loģiski es taisītu 24/7. Tā sanāk, jo es nezinu, dažreiz ir tā vienkārši tā pozitīvā ziņā tādā, ka ir laiks atpūsties un tu netaisi, bet citreiz ir tā, ka vispār apnīk, citreiz ir tā, ka liekas, ka ir slikts, jo man vēl joprojām visas, laikam tās 110 sērijas, cik ir. Es biju ļoti priecīgs, ka es dzirdēju no South Park taisītājiem, ka viņi teica, ka viņiem katru reizi, kā viņi izlaiž jaunu sēriju, viņiem liekas, ka tā ir vissliktākā sērija pasaulē līdz šim. Un man tā arī ļoti, ļoti daudz reizes ir bijis. Bet es no viņiem mācījos mazliet un domāju, ka tā ir jābeidz domāt, jo tās ir muļķības. Jā. Un tad arī beidz domāt, vai tas tomēr ir? Es domāju, vairs nav. Vairs es nekad tā nedomāju, šis ir vissūdīgākā sērija, kāda ir bijusi. Jā, un kā tu, piemēram, tu saproti to, ka tev ritīgi apnīk, ka tu negribi to darīt, un kur ir tas punkts, ka tu tomēr saņemies un dari? Tur viens variants vienkārši piespiest darīt, jo es kaut kādu laiku visādi esmu mēģinājis darīt tā, ka nedēļā jātais viena obligāti. Un kas ir ļoti interesanti, ir tas, ka es sevi esmu spiedis taisīt dažreiz nedēļā reizi, piemēram. Un tā sērija bijusi reāli vienkārši labāka. Un es viņu taisījis ar dusmām, un man ir riebies. Un es esmu rakstījis to scenāriju. Un es esmu domājis, kas pa stulbumu. Un es esmu spiedis sevi to animāciju taisīt, kas dažreiz vispār ir pats sāpīgākais, ilgākais un ļaunākais un grūtākais. Un es esmu tā kā ar dusmām viņu izspiedis. Un viņš ir bijis viens no labākajiem, dažreiz. Tas ir man vispār mistika tāda lielākā. Kā to var izdarīt? Es, starp citu, tieši pirms pāris dienām skatījos Pinterestā iedvesmojošos kvotus. Un tur bija tieši viens kvots, kas bija atbilstošs, ka vislabākie darbi radošie vienmēr ir tapuši vai nu deadline'os, vai nu ar piespiešanos. Jā, interesanti. Un kas ir pilnībā pretēji tam, ko daudzi saka, un tad man vienkārši bija brīvi, tā kā vienā brīdī vienkārši atnāca. Tā bija. Es tur... varētu teikt, ka tajā brīdī, kad tu biji piespiedis sevi, tad atnāca. Tas tā ir noteikti. Un tas, ko es vēl paprasīt, cik čakarīgi ir uztaisīt to animāciju vienu, piemēram, Pētera dzīvi. Cik bieži tu dusmojies? Cik ilgs laiks paņem? Tur tā lieta tāda, ka dažreiz ir forši, dažreiz ir tā, ka, forši es tur ilgi taisu, kā viņš tur galvu kustina, es tur ilgi pievēršos. Tas viss ir atkarīgs no tā, kā es jūtos tajā brīdī. Bet dažreiz riebis. Bet tas tā vairāk no man viedokļa, bet cik čakarīgi ir, diezgan salīdzinoši ar citiem darbiem animācija ir ļoti čakarīga lieta. Tur ir ilgi, tu ilgi vienai sekundei, tu tur strādā pusstundu, atkarīgs no tā, kas tur notiek, bet tur ir ļoti daudz sarežģīti. Tas ir, es nezinu, ar ko man salīdzināt. Piemēram, ja tev vajag uztaisīt vienu animāciju, kur Pētera dzird, cik precīzi gara ir? Tur ir līdz minūtei. Minūte ilgāk nav. Aptuveni cik dienas tev vajag, lai uztaisītu animāciju, ja tev ir laiks taisīt? Tā kā teksts jau ir uzrakstīts, tikai animācija? Scenāriju uzrakstīt, tur var, nezinu, cik dienas būt, arī stundu tur var būt, bet
Pašu sēriju vienkārši, es teiktu, 4-5 stundas, ja strādā cītīgi, neākstās, nenovērš uzmanību, var pa 4-5 stundām uztaisīt, sazīmēt zīmējumus, animāciju, visu. Varbūt pat ātrāk. Tad vienas dienas laikā var uztaisīt animāciju? Jā, mierīgi. Vienas dienas laikā es domāju, ka varētu mierīgi pat izdarīt tā, ka kaut kā sevi piespiest, ka, piemēram, nav ko darīt nedēļu sēriju dienā. Paskatīties, kāda tā kvalitāte būs tām sērijām, un tad, ja tās sērijas būs labākas kā tās, kurās es it kā esmu ilgi mistiski kaut ko domājis, kaut ko tur mēģinājis, man vajag iedvesmu, lai kaut kas labs ir. Un viņas būs labākas, un es domāšu, skaidrs, paldies, kāpēc tad man vispār ilgi domāt, ja es varu, jo pirmās sērijas vispār tiek uzrakstītas uzreiz, tā kā vienā rāvienā. Tad tev tomēr bija tas, ka tu uzrakstīji, ieliku, un tad tā kā bija slava, nauda, meitenes. Kāpēc tomēr? Mēs tikko runājam pirms kaut kādu brītiņu, ka tomēr sevi jāpiespiež. Jā, es piespiedu, bet piespiedu, bet tas bija ātri izdarīts. Es tā kā piespiedu un es uzreiz izdarīju. Es nedomāju, vai labs, vai slikts, tur grūti pateikt. Dažreiz ir tā, ka ir, dažreiz tā, ka nav. Dzīve ir dažādi. Un cilvēku mainās. Jā, bet tev ir iekšā tā ambīcija. Tu esi pamanījis to brīdi, kad tev ir tā ambīcija. Bet es šito darīšu, un es to darīšu labi. Kad tu tā norāji sevi. Es jau sākumā, es neatceros no kā un kuras biju dabūjis tādas idejas, bet man jau sākumā bija tādas vispār ignorēt to faktu, ka labi. Jo tas ir jo tas uzreiz rada to, ka vismaz man radīja, ka ja es domāju, ka vajag labi, tad es vienkārši neko neizdaru, jo es visu laiku domāju, ka ir slikti. Tu uztraucies? Jā, ka vienkārši es uzrakstu scenāriju un es domāju, viņš ir labs vai nav? Cik viņš labs var būt, ja es viņu pirmo reizi uzrakstu. Ne cik droši vien, tad vienkārši es lieku viņu iekšā. Tagad es to kaut ko sāku domāt, kā tur padarīt labāku, kā tur nepadarīt labāku, nezinu. Bet sākumā es noteikti nedomāju, vai ir labi. Kaut ko vienā grāmatā arī bija rakstīts, ka es parūpēšos par kvantitāti, un tu parūpēsies par kvalitāti, un tu tas esi domāts uz kaut kādu tur mūzu iedvesmu, kaut kādu tur iekšējo savu spēku vai ko. Un vienalga, vai ticis kaut kādam iekšējam spēkam vai nē, tas ir foršs tāds variants. Es nedomāšu par kvalitātes, vienkārši sataisīšu. Jā. Šis īstenībā ritīgi ir reāli. Nevis tā, ka šis ritīgi reāli kā Ozola, bet tādā ziņā, kad vajag forši, kad kaut ko darot, ir cilvēki, kas pasaka, ka tas ir reāli darbs. Tas vienkārši viss ir darba rezultāts. Nav tāda mistiskā Pētera mūza, kas atnāk pie tā un saka. Vai arī cilvēki, kuri tev ir iedavuši kaut kādu iespēju, un tad tā bija veiksme, un tad, tad viņam bija, un bet dažreiz nebija. Ir tā, dažreiz ir tā, ka es vienkārši sēžu un iedomājos kaut ko, kas tiešām ir, un uzreiz ir skaidrs, ka tas ir kaut kas labs. Tā ir tas 4. viesis mūsu studijā, kas ir Milda. Ķītis. Prieks iepazīties. Varbūt tur nevarēja dzirdēt, tālu nevis nedzird. Tu teici, ka dažreiz vienkārši ir, un tu dažreiz ir tā, ka tur nav, arī ir cilvēki, kas saka, vajag darbs, tur darbs uzvar talantu, bet dažreiz ir tā, ka es vienkārši sēžu un izdomāju, un ir daudz labāk, kā es tur esmu ilgi malis, Tur ir kaut kāds balanss, noteikti kārtējo reizi. Tas nav tā, tur arī es esmu klausījusies, ka jo ilgāk tu sēdi pie kaut kāda darba, tad tev vienkārši neapzināti zemapziņot viņu pārstrādā, un tad vienā brīdī tev vienkārši atnāk. Un tāpēc arī mēs īstenībā daram visu tās tīrīšanas lietas vai dīvainās, kad, teiksim, tev ir jādara, jātais Pētera dzīve, bet tajā laikā skaties sūdus internetā. Un tad īstenībā tev smadzenēm to vajag, lai viņi zemapziņā apstrādātu to, un pēc tam, kad atkal pievērsies, vai tu tā dari? Es skatos sūdus internetā. Tu nospraudi, ka tev ir jātaisa tā sērija, un tad tu sāc darīt kaut kādu... Dažreiz ir tā, ka vienkārši es dzīvoju, nedomāju, šis būtu baigi labi Pētera dzīvē, un tas ir labi, un es ielieku, un ir baigi forši. Bet ko es varu pateikt noteikti no manas pieredzes, ka nekādā gadījumā nav tā, ka es varu sēdēt un kaut ko mistiski tur, mjūzoties, tur nezinu, kā tas ir, ka tu gaidi iedvesmoties. Tas nestrādā vispār, jo daudz lielāka iedvesma ir tad, kad tu sevi vienkārši paņem un raksti, un tad tu sarakstīsi,
Dažreiz ir pa daudz, bet ja tu vispār sēdi un kaut ko, skaties kaut kādas muļķības, tad nekas nenotiek. Ļoti reti ir tā, ka kaut kas notiek. Tas ir. Un tad kas ir tas, no kā tu ņem to materiālu? No kā es ņemu materiālu? Jā. No dzīves droši vien, no kā tad cita. Agrāk pašā sākumā man likās, ka kaut kā no dzīves ņemt ir stulbi. Es nezinu, kāpēc tas bija vispār sākumā man likās, jo sākumā tās pirmās lietas, ko es liku, viņas bija tādas kaitinoši, garlaicīgi mistiskas, kurās kaut kas tur plūst, kaut kas tur pārveidoja, kaut kāds tāds, kur nav. Jo man likās, ka īsts tāds radošums, tas ir tad, kad tu izslēdz visu dzīvi, un tad tu kaut ko mistiski iesūc sevī no visuma un ieliec, un tas ir kaut kas īpašs. Tad man tāds sajūta, ka tas ir muļķības pilnīgs, un ka, ka viss jābūt ir lietām interesantām, un interesantas lietas ir ar dzīvi saistītas. Ļoti reti, ka tu mistiski kaut ko vari paņemt no visuma, un tas ir interesants. Mēs esam diezgan pārtērējuši laiku, diemžēl mums ir jābeidz šī ļoti interesantā saruna. Tad mums ir rezumē. Īstenībā par kaut kādiem nākotnes plāniem, vai tu vari pastāstīt cilvēkiem, kuri grib dzirdēt lietas, konkrēts jautājums, kurus tu saņem bieži. Kad būs nākamā sērija? Kad nākamā sērija varētu būt šonedēļ. Šonedēļ jābūt obligāti. Tā būs tāda īpaša dubultā sērija. Mums ir ierakstīts šis pierādījums, būs nākamā sērija. Ekskluzīvi. Man ir jautājums, ko tu gribētu novēlēt, būsim reāli? Es gribētu novēlēt to, lai izdodas sasniegt tos cilvēkus, tos klausītājus, un lai jūs esat tā kā tiešām arī reāls pret sevi. Un lai jūs nemainaties kaut kā. Ne, lai jūs mainaties, bet lai jūs neesat negodīgas pret sevi. Paldies, ļoti labs novēlējums. Tas tā kā klasisko rakstā klases albumos. Viņš ir reāls. Es ļoti bieži tagad dzīvojot ilgāk saprotu, ka tie klasiskie ļoti bieži ir pareizi. Mammai bija taisnība. Izņemot tajā, ka nevajag vilkt bikses ar plēsumiem. Nevajag. Bija taisnība. Labi, milzīgs paldies tev, ka tu atnāci. Jā, paldies par šo interviju. Tā bija tāljanāk. Jā. Un mēs novērtējam tas pulsi. Jā. Un paldies. Veiksmi tev arī turpmāk. Daudz darba, mīlestības. Jā, lai atnāk arī daudz jaunu izaicinošu lietu. Jā, motivācija daudz. Jā, un paldies klausītāji, ka tu biji ar mums visas šīs ilgākās minūtes, kā parasti. Ok, bet mēs esam 3. Jā, mēs esam 3. Jā, jums 20 minūtes uz 2, 3 minūtes uz 3. Jā, tieši tā. That sounds fair. Paldies, un tad jau tiekamies nākamnedēļ, kurā mēs ar Anitu atkal pārspriedīsim lietas, kas ar mums ir notikušas un likušas aizdomāties. Jā, nedēļas laikā. Un jūs varat mūs klausīsies SoundCloudā, būsim reāli profilā, kā arī sekot mums Facebook lapā, būsim reāli. Sekot mums arī Instagramā, Elīna, tavs links Instagramā ir Elīna Biseniete. Un mans links ir Queen.lv, kā arī jūs šo varēsiet noskatīties, nevis noskatīties, bet noklausīties YouTube'ā. Un dāvim, kur var sekot? To neviens nezinu. Tur var pirkt kreklus dāvim, kur var pasūtīt apsveikums, vai tu vēl pieņem apsveikums? Nē, vienkārši PDLV. Vienkārši Viss ir tur, jā. Viss ir tur. Varbūt tev ir vēl citi kanāli, kurus tu vēlēs noreklamēt šī podkāsta laikā? Nē. Tev nav Instagrams vai Facebooks vai kaut kas Facebooks ir, tur ir Kurmis kanāla nosaukums, lapas nosaukums Kurmis, bet i-burta vietā ir viens, un sanāk Kurmi viens ļoti neveiksmīgi. Bet tā tas ir. Tur neko nevar vairs. Kā ir, tā ir. Tas ir viens no tādiem failiem, kurš ir palicis, un viņš ir palicis, un ir sajūta, ka viņš reāli ir uz mūžu. Jo Facebookā nevar mainīt nosaukumu, ja tā vairāk pa 100 laikam. Jā, tā. Šo mēs ņemsim vērā. Mums arī, būsim reāli. Būsim reāli jau ir kārtīgi. Tas ir cool. Un ja ir kaut kādi vēl papildus jautājumi, kurus tu vēlies uzdot nekomentāros, vai arī tu vēlies mums ļoti uzrakstīt vēstuli, tad sūti to uz būsim reāli podcasts@gmail.com. Yeah. Paldies. Jā, forši tev nedēļa, nebaidies failot un tiekamies. Desmit. Jā.